augstskolā, tāpat kā operā vai teātrī, ir spoks vai spociņš. Tāds labsirdīgs spociņš, kurš kolekcionē studentu aizmirstās pildspalvas. Un vēl šis spociņš raksta grāmatu jau 10 gadu ilgi par smieklīgiem, labestīgiem notikumiem humanitārajā fakultātē ar visādiem papildinājumiem, faktiem un skaitļiem. Tāds spoks, kronikas autors. Grāmata jau bieza, bet tā kā spoki dzīvo vidēji 80 000 gadu, tad tā vēl papildināsies un papildināsies. Ieskatīsimies nedaudz šajā grāmatā. Vārds nēst. Latviešu valoda. Parādi man. Vārds nest. Jā, tas ir latviešu valodas vārds, bet paklausies, tas tikpat labi var būt arī angļu valodas vārds, vai ne? Jo tas varētu būt angļu lietvārds ar nozīmi līgsta. Un tad tas attiecās nevis uz latviešu valodu un uz mūsu fakultātes latviešu valodas studentiem, bet gan uz angļu filologiem un uz angļu filoloģijas katedru. Jā, mēs nekā bez konteksta, vai ne? Mēs bez konteksta nekā neizspriedīsim. Tātad mums vajadzīgs ir konteksts. Meklēsim kontekstu. Konteksts humanitārās fakultātes ietvaros. Meklēsim kontekstu. Meklēsim kontekstu. Meklējam. Angļu valodas katedra par patstāvīgu katedru kļuva 1991. gadā. Līdz tam tā bija krievu valodas un vēlāk svešvalodu katedras sastāvā. Uz katedras pleciem gulstas lielākais fakultātes studējošo skaits angļu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmās. Katedras docētāju zinātniskā darbība saistās ar salīdzināmo un sastatāmo valodniecību, ASV un Lielbritānijas literatūru, valodu politiku sociolingvistiskā aspektā un fenomenoloģijas pētījumiem, kā arī ar valsts pētījumu programmu Nacionālā identitāte. Katedra uzņem savā kolektīvā arī Fulbraitas stipendiātus no Amerikas Savienotajām valstīm. Ne, tu to nedarīsi. Nē, es to izdarīšu gan. Nē, tu to nedarīsi. Nē, es to izdarīšu gan. Nē, tu to nedarīsi. Nē, es to izdarīšu gan. Ūdeņiem kādu laiku ir jāpavāras. Nē, nav gan. Nē, pie mums Pablo Jorka griešanā tejas lapiņas vienmēr atlej ar vārītu. Labi pavārītu ūdeni. Ok. Alors, tu aimes le thé? En général? Beaucoup. Mes élèves m'ont offert du thé pour Noël. Svešvalodu centrs ir izveidots 2004. gadā. Tā galvenais mērķis ir popularizēt svešvalodas un nodrošināt to kvalitatīvu apguvi. Centrs piedāvā apgūt angļu, vācu, zviedru, franču, spāņu valodas. To kvalitatīvu apguvi nodrošina arī vieslektori no Francijas, Spānijas un Zviedrijas. Centrs vada un realizē profesionālo maģistra programmu Tulks tulkotājs. Centrs veiksmīgi sadarbojas ar Zviedrijas un Francijas vēstniecībām Latvijā. Par veiksmīgu darbu 2011. gadā centrs saņēma Zviedrijas karalistes augsto apbalvojumu Zviedrijas karogu. Par tradīciju ir kļuvušas arī frankofonijas dienas. Tātad gatavojoties eksāmenam, ar ko noslēgsies mūsu kurs, uzmanību, ka ir jāzina, kas ir herrnhutisms. Par to runājām sākot ar Čehu kustību, kā tā nonāk Latvijā un kā tā ietekmē reliģisko dievību Latvijas Vidzemes zemnieku sētā. Šodien lekciju līdz ar to arī noslēdzam. Tiksimies šajā pašā vietā, šajā pašā laikā pēc nedēļas. Visu labiņu! Uzmanieties no profesores Stašulānes, kas pārvietojas tik ātri un zibenīgi, ka mēdz ieslēgt auditorijā studentus. Katedras pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 40. gadu sākumā. Katedra kopā ar Latviešu valodas katedru organizē folkloras un dialektoloģijas prakses ekspedīcijas.
regulāri organizē zinātniskās konferences un izdod katedres rakstu krājumus, literatūra un kultūra, procesa mijiedarbība problēmas un kultūras studijas. Pie katedres 2011. gadā tika izveidota Humanitārā akadēmija jauniešiem. Akadēmijas patrons, jeb aizbildnis, ir populārais kinorežisors Jānis Streičs. Darbojas arī Austrum Latvijas literārā akadēmija un studentu teātris Nāksim gaismā. Labdien! Labdien. Man vajag grāmatu. A kādu grāmatu jums vajag? Nu, tāda liela un bieza. Liela un bieza. A kāds nosaukums? Es nosaukumu neatceros, bet viņa bija brūna, tumša brūna. Brūnā. Varbūt jūs ziniet autoru? Nē, bet autorus neatceros, bet uz grāmatas bija autora bilde, melns ar baltu. Jā. Sakiet lūdzu, kas jums rekomendē šo grāmatu? Anna Joānavna. Anna Joānavna, skaidrs. Tāds jums vajadzīga šī grāmata? Jā, tā ir tieši tā grāmata. Paldies! Nav par ko. Katedra ir lielākā fakultātē. Tā realizē Krievu filoloģijas bakalaura un maģistra programmas, Krievu valodas un literatūras skolotāja programmu, bakalaura studiju programmas Poļu filoloģija un Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari. Katedrā tiek veikts aktīvs zinātniskais darbs slāvu valodu, literatūras un kultūras jomu dažādos aspektos. Regulāri tiek rīkotas katedras ikgadējās konferences un izdoti katedras izdevumi Slavjanskie čtenie, Dabičinskij zbornik, Ruskaja poezija un citi. 2010. gadā dibināts gan Krievu valodas un kultūras centrs, gan Poļu valodas un kultūras centrs, kas pēta un popularizē Krievu un Poļu valodu un kultūru. Tātad ar šo projektu mēs visu esam pabeiguši. Sākam ar šito. Varbūt tā ir beļģu šokolāde? Nu, izskatās laikam. Varbūt latviešu? Nu, ne mūsējā, ne mūsējā. Nu, nezinu, kaut kādas nacionālās identitātes iezīmes, tā ir, man liekas, ka piemīt. Ko tu teiksi? Nu, tikai pēc garšošanas var saprast. Garšo pēc ārzemju. Jā, un iekšas arī tā, ka jūtamas. Varbūt mēs vēl varējām ar tevi izmērīt. Izmērīt, jā. Ņemam veselu. Ņemam veselu, jā. Tā, 3 centimetri. Ņemam vēl vienu. Gandrīz tāda pati. 2 centimetri. Bišķiņ mazāka. Kura latviskāka? Latviskāka, protams, tā, kas mazāka. Un eiropeiskāka un globālāka tā, kas lielāka. Un ar līdzinākām malām. Jā. Komparatīvistikas institūts ir nodibināts 2003. gadā. Institūta mērķis ir veikt sistemātiskus komparatīvistiskus pētījumus dažādās humanitāro zinātņu sfērās, kā vienas kultūras tā starpkultūru ietveros. Institūta zinātnieki izdod regulāru zinātniskos izdevumus, komparatīvas studijas, humanitāro zinātņu vēstnesis, komparatīvistikas almanahs, sēriju Biblioteka Latgalika, ievērību pelna institūta zinātnieku monogrāfijas un minimonogrāfiju sērija. Institūts arī vada un nodrošina doktora studiju programmu Literatūra zinātne. Ir apstiprināta arī promocijas padome literatūra zinātnes nozarē. Kā un pareizi lietot personas vietnieku vārdus? Atkarībā no locījuma. Piemēram. Mums ir 4 locījumi, un pirmajā locījumā mums būs tāda forma, otrajā tāda, trešajā locījumā būs tāda, un 4. locījumā būs tāda forma. Un ja mēs runājam par vārdu kārtību, kā man lietot šo 4. formu? Nu, no sākuma 2. vietā būs darbības vārds, un pēc tam akuzatīva. Un, piemēram, šādi ir pareizi? Jā, ir pareizi, bet šeit ir jānoliek komatu. Un tu vari uzrakstīt vēl kādu tekstu. Piemēram, ich vermisse dich. Jā. Un nobeigumā Dēneša mūzī. Katedras docētāji apsver iespēju atvērt biroju, kas sniegtu mūsu studentiem un studentēm konsultācijas starpkultūru mīlas lietu jautājumos. Vācu valoda mūsu universitātē ir mācīta no 1952. gada. Katedra aktīvi sadarbojas ar Fehtas universitāti, Gētes institūtu, Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecībām, Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienestu, kura ietveros docētājiem un studentiem ir iespēja veikt pētniecisko darbu Vācijā.
Pie katedras darbojas reģionālais vācu valodas un Vācijas valsts mācības tālāk izglītības centrs. Tā uzdevums ir pilnveidot un dažādot tālāk izglītības piedāvājumus vācu valodas skolotājiem Latgales reģionā un veicināt interesi par vācu valodu, literatūru un kultūru. Studentu ģermānistu teātra trupa ar savām izrādēm piedalās starptautiskajos vāciski runājošo studentu festivālos. Kurā kursā bija šodien? 3. Runājām par valodas kļūdām, ko bija studenti savākuši. Kā? Piemēram, katru gadu viens un tas pats. Cik var rakstīt? Meklējam pārdevēju darbam uz kases aparāta. Jā, uz kases aparāta sēdēs un strādās. Kā parasti. Jā. Jāsaka, ka darbības vārdi, protams, var nosaukt ne tikai darbību, procesu stāvokli. Piemēram, uz kalna aug žuburains, zarains ozols. Zarains, žuburains? Nē. Zarains, komats, žuburains ozols. Labi? Tā varētu būt, ja? Jā, darbības vārdi var nosaukt dažādas lietas. Un daudz uz šīs pasaules ir dažādu domu un dažādu vārdu. Latviešu valodas katedra ir izveidota 1992. gadā. Tā vada un realizē latviešu filoloģijas bakalaura studiju programmu, doktora studiju programmu valodniecība, kopā ar latviešu literatūras un kultūras katedru sagatavo latviešu valodas un literatūras skolotājus. Ir izveidota un apstiprināta promocijas padome valodniecībā. Katedras zinātniskās izpētes lokā ir sinhronijas un diahronijas problēmas valodā, kontrastīvā lingvistika, etnolingvistiskās attieksmes pierobežā. Katedra atbild par fakultātes rakstu krājuma valoda dažādu valodu kontekstā izdošanu. 5. biļete 30 gadu karš. 30 gadu kara 4. posmā Francija Rišalē vadībā atklāt nostājās protestantu pusē. Andolā tām līdzīgiem sinkrētiķiem, kuri, skatīja visu plašākā kontekstā. Redzu, ka jūs atbildat jau ne pirmo reizi, bet tikai šodien jūs mani pārliecinājāt. Ļoti labi, 8. Paldies. Dekāne, bet tas nav īstais profesoras paraksts. Aizdomīgi ir, bet pajautājāt pašai profesorai, lai pārbauda. Labi. Paraksts nav mans, bet viņš taču ir nokārtojis eksāmenu. Bet kāpēc jūs parakstieties manā vietā? Jūs zināt, es pie jums jau tik daudz nācu, es jūs jau tā nogurdināju, ka es nolēmu vismaz parakstīties un aiznest lapiņus dekanātu, lai jums kaut kā atvieglot dzīvi. Katedras vēsture ir aizsākusies 1969. gadā. Tās galvenie pētniecības virzieni ir saistīti ar 20. gadsimta Latvijas vēsturi, vēstures metodoloģiju. Regulāri tiek izdot zinātnisko rakstu krājums, vēsture, avoti un cilvēki. Pie katedras ir mutvārdu vēstures centrs, dibināts 2003. gadā. Šodien centrā pētniekiem pieejams mutvārdu vēstures avotu arhīvs ar elektronisko katalogu, kurā ir vairāk nekā 1000 audio ieraksti. Kopš 2003. gada katru vasaru Austrumlatvijā tiek rīkotas mutvārdu vēstures ekspedīcijas. Aust gaisma, un spociņam laiks uz čuču mūžu. Skrienot tas vēl paspēja padomāt, kas gan ir augstskola, bez zinātkāres, entuziasma, jokiem, labestības, studentiem, pagātnes un, protams, nākotnes. Thank you.